godātie kungi. Annas Ziedes vasaras vidusskolas 14. gadu jubilejas koncerts ir atklāts. Domāju, jūs varat iekārtoties nedaudz ērtāk, kā pirmajā daļā uzmanīgi skatoties. Jūs dzirdējāt latviešu spēcību, tēt Saules Vērtons Daugava, Mārtu Brauna muzika, Rāna Dzeļa. Diriģēja tikai 20 gadus jaunais, bet jau tik daudzsološais Austrālijas latviešu diriģents Ivars Štūbis, kurš šogad ir vasaras vidusskolas koru vadītājs. Pēc karjerēm bija vasaras vidusskolas skolotājs Labais Eņģelis, audzinātājs skolotājs, kurš ne tikai rūpējās par visas vasaras vidusskolas saimes veselību un labsajūtu, bet arī garu undrumu spēlējot klavieres un ēķeles. Markus Draguns. Es domāju, mums visiem ir vēl labā atmiņā lielie dziesmu svētki, skaistie dziesmu un deju svētki, kuri pagājušajā Austrālijas ziemā un pagājušā Latvijas vasarā notika Latvijā. Tātad Ēriks Ešendals ir viens no populārākajiem mūsdienu latviešu jaunajiem komponistiem, kura dziesmas dzied latviešu kori visā pasaulē. Austrālijas latviešiem ļoti paveicies, ka mūs pat apciemo jauns slavens, jau slavens latviešu diriģents Ivars Cinkus. Viņš Austrālijas tautiešiem atrada jaunu Ērika Ešendala dziesmu, kuras skanēs nākamajos lielajos skaistajos dziesmu svētkos. Un pašlaik mēs klausīsim
mūzika, Arturs Cīrīzēja, diriģēta Lilita Denki, soliste Laima Pīdīte. Viņi ir atbraukusi no Vācijas, kā mēs pirmīt dzirdējām. Pie klavieriem pieredzējusi Laila Grosa.
mēs vēlamies uz jūru, vējš tur paliek dzestras nedaudz. Un nākošā dziesma, es ceru, ka arī jums radīs tādu nedaudz vēsāku sajūtu. Nākošā dziesma ir Aurēdama vējamāte. Latviešu tautas dziesma autora Raša Aperē, diriģē Ivars Stubis, solists Mitelis Stepeņuks ar savu spēcīgo balsi.
Tas man bija varēts poļus no abām pusēm. Tagad es saprotu, ka uzstāties sagatavosies Ivars Arturs, un man ir nedaudz neliels jautājums. Man jābūt palīdzīgi. Cik no klātesošiem ir bijuši kursā? Varbūt var pateikt rokas. Re? Tad atraktīvs jautājums. Tā atbildi jau izskanēja pirms tam. Cik gadus pastāvēja kursā? Re? Vienam ir 10, otram ir 17, citam ir 14. Balsosim? Kurš tad pareizi atbildi? Varbūt. Nē. Ko Zīta saka? 12. 40 mīnus 4. Nu, kurš ir matemātikas? Un tad paliekam pie 16, ja? Jā, interesanti. Ir daudz bijuši kursā, bet tas laiks nav tā piefiksēts vai kaut kā. Un attiecoties gaidot nākošo dziesmu, man ir atkal tāds varbūt višķiņ personīgs jautājums. Droši neklausieties un atbildiet. Kuram kursā bija pirmais skūsts? Man ne. Droši. Jā, Riki jau ceļā rokas vieta. Tur kaut kā tālu nav. Labi. Jā, tātad nākošā dziesma daudziem atsauks atmiņas par pirmo skūpstu un sajūtām, kas piedzīvotas staigājot roku rokā par jūras krastu. Cik mirdzoša bija šodien jūra. Etovir Tops tulkojas no zviedru valodas Ulris Grasis. Ārtura Uškāna aranžējums, speciāli AZV rekori. Diriģenti Lilita Denki, ģitāristi Ivars Štubis un Arturs Uškāns. Orķestris ieņem savas vietas, bet mēs, skatītāji, arī klausītāji, pēc pirmās skūpsta jau kādu laiku iemīļotu ritmisku dziesmu, šajā dziesmu dziedātāja izvilktu visu savu temperamentu. Kā arī jūs redzat, ka lielais Asaras Vidusskolas orķestris ienes savas
ieņem savas vietas pie saviem instrumentiem. Šogad tas ir īpaši liels, jo tajā sastāvā ir 16 cilvēki un apmēram 20 instrumenti. Es arī gribētu atgādināt, ka šogad bija īsais mācību gads, jo, ko mēs iepriekš minējām, tas nozīmē, ka darbs ir bijis vēl intensīvāks nekā parasti. Interesanti, vai profesionāli varētu stāvēt līdzās mūsu muzikantiem. Tur mums laikam jāprasa, piemēram, profesionālam čelistam Jānis Laurim. Vai varētu pa vienu nedēļu, apmēram, varbūt nedaudz kā vairāk kā vienu nedēļu tas bija. Un kamēr vēl gatavojās, gribu pieminēt, ka visas dziesmas ir izvēlētas no visiem 40 gadiem. Tas tā kā top no 40 gadiem. Un tas nebija tā vienkārši izvēlēts, tur arī bija aptauli. Tātad, esam gatavi? Čigānu dziesma. Latviešu tautas dziesma Pētera Albina Abderē, Artūra Uškāna aranžējums, speciāla AZVV orķestra. Diriģē Loreta Deimpi Vismila, AZVV koris un orķestris. Taisnlaika aizcilājās uz deju. Arī nākošā dziesma, ko pagājušā gada ir iemīļota, ko no Latvijas atveda etnomuzikolога Kristīna Kārta, kas, manuprāt, ir iedvesmojusi un ielikusi šajā dziesmā īpašu garšu ar savu spēcīgo balsi. Tagad mums tās bija 3 solisti. Tātad dziesma ir Miķeļa dziesma, latviešu tautas dziesma, Kristīnas Kārtas Buļas un Artūra Uškāna Abderē. Izpilda AZVV koris un orķestras solisti, Oskars Braudiņš, Kaspars Oberts, Kārlis Zieders ar savām stiprām balsīm.
Un tas arī sauc par autobusu dziesmām. Tā, un arī 4. klases ballē, vakariņās, pusdienās un esot arī pludmalē. Daudz no šīm dziesmām ir nokļuvušas vasaras vidusskolas skolēnu neformālajā repertuārā, pateicoties Latgales mūziķa, folklorista un dzejnieka Artura Uškāna daudzkārtīgai klātbūtnei vasaras vidusskolā. Dziesma, kuru jūs tūlīt dzirdēsiet, tas ir 19. gadsimta vasaras vidusskolas saimē, kļuvusi mīļa un tiek atvainojums. Laikam tās rītriņi pārlec no vienas puses uz otru, palika no 21. uz 19. Tātad, labi, 21. gadsimtā vasaras vidusskolas saimē kļuva par mīļu un tiek pārmantoti jau vairākas vidusskolas paudzēs. Kopš 2001. gada, kad Arturs vasaras vidusskolā viesojās pirmo reizi. Īpaši gribas uzsvērt, ka tā esot bijusi arī mīļākā no Latgales nākušās vasaras vidusskolas dibinātājas Annas Ziedres dziesmām. Lai skan Toli dzīvoja latgaliešu tautas dziesmu Arturu Uškāna apdarē izpilda AZVV koris un orķestris.
par sirdsskolu ar jūsu bērnu. Jā, tikai pagājušajā gadā dziedātāja un dziedāta dziesma, ko jūs drīz dzirdēsiet, ir nonākusi jauniešu sirdīs un kļuvusi par vēl vienu autobusa dziesmu. Arī tas, ka dziesma nokļūst šī jubilejas koncerta repertuārā, ir pašu vasaras vidusskolu audzēkņu vēlēšanās pateikt paldies mīļajiem cilvēkiem pasaulē, tātad mīļākajiem cilvēkiem pasaulē. Māmiņai. Vērta mūzika, vārdi, Artūrs Luškāns aranžējums, AZVV kori un orķestri. Diriģē Lilita Denkī izpilda AZVV koris un orķestris. Pie klavieriem Artūrs Luškāns. Stay up,
izteikt mīlestību. Un es domāju, arī latvieši ir dziedātāji tauta, un viņi bieži vien neizrunā, viņi izdzied, dzied un dzied un dzied. Nākošā dziesma šogad visvairāk dziedātā, visdažādākās vietās, kā parasti, pilnīgi spontāni. Dažreiz pat liekas, ka nekad nebeigsies, turpināsies un turpināsies, un tā es tevi mīlēšu. Raimonda Paula muzika, Imanta Ziedoņa vārdi, izpilda AZVD koris no orķestris. Šo dziesmu dzirdējām 2003. gadā ar Gunāru Igauni. Tas
laikam vēl vilkos veselu gadu. Tā, kaut kas bija nopietni šajā brīdī, bet es vairs neatceros. Varbūt Arturs Uškāns man varētu palīdzēt, es tā neatceros. Es izmieru. Es tomēr, Arturs jau bija tomēr balsts par ko? Tātad, ļoti nopietnas brīdis. Vārds nopelniem bagātajam skatuves māksliniekam Arturam. Jā. Šodien visi pasniedz balvas saviem, tā sakot, gan skolniekiem, teātris saviem aktieriem. Un es arī gribēju to pasniegt. Pagājušā gadā bija folkloras balva, jo vasaras vidusskolā bija arī folkloras nodarbības. Un tad pēc tā kopīgā rezumējuma, kas bija gan sekmes, gan dalība koncertā, tad bija folkloras balva. Bet šogad mājas ar Stellēm aizņēma visas folkloras nodarbības. Viņš savu balvu jau pasniedza, bet es gribētu pasniegt savu mūzikas balvu arī. Un šoreiz izvēle ir bijusi par labu tiem muzikantiem, kuri vēl nekad nebija nākuši uz šo te orķestri, bet šogad viņi ieradās un iedeva orķestri pavisam citu krāsu. Aija Dragūna un Lukas Vanis. Šī dziesma ir kā Raukstains zirgu pajūgs vai brauciens ar autobusu, kā jūs redzējāt, izrādē. Ķēvīt mana svilpastīte. Latviešu tautas dziesma Artura Uškāna aperē izpilda atbildēvē kors un orķestris.
Katru gadu, kad mūzikas un folkloras nodarbības vadīja vārda Artūrs, nākas tikties arī ar nedzirdētām melodijām un jauniem dziesmu vārdiem. Gribēju arī piebilst, ka šogad vasaras vidusskolā jaunieši ielika latgaļu garo O latviešu alfabētā. Un ar līdzbrību skatījās, kā nav? Varbūt būs. Jā, un nav svarīgi, cik darba stundu mācoties šīs dziesmas iegūda kors un orķestris. Svarīgi, ka daudzas no tām ļoti ātri kļūst par autobusu dziesmām. Latgales teicējas Margaritas Šapanas teiktā ziņa pašlaik ar Artūru Nītu Uškānu starpniecība kļuvušas populāras visā Latvijā. Ir Austrālijas laiks. Es aizeju, tu neskumsti, es būšu mājās vakarā, saka vasaras vidusskolas koris un orķestris. Šodien aizejam ikdienas darbos un mācībās Austrālijas skolās, lai jau pēc nepilna gada atgrieztos dzimteros. Dziesma Vakars I. Latgaliešu ziņa Artūra Uškāna Amberēns izpildu AZDV koris un orķestris. Tātad pilns. Tātad AZDV orķestris tiek lūgts priekšā un es izsaucu flautas, stabules, Lija Andersona un Ieva Benki.
Matīs ir no Anglijas.